Pastāstīšu divus veidus, kā mēs varam ielikt iekšā attēlu failā. Viens variants mēs importējam viņu caur failu. Vienīga lietā Illustratorā jūs neieraudzīsiet pogu importēt. Ja? Šeit būs poga, kur saucās place. Pie blakus viņai būs Shift Ctrl P rakstīts. Tāpēc, ja jums ir Illustrator citā valodā, jūs vienkārši paskatieties, lai jums ir saīsinājuma pogas ir Shift Ctrl P. Ja? Un šīs te jums ir vajadzīgs place. Un tas ir tas imports. Ja? Kāpēc viņi nosauca viņu place? Nu, tā sagribēja. Jā, tikko arī izveidoja. Un tad tur, kur jums ir jāieliek savā mapītē, kur jums atrodas šis fails, tad jānoklikšķina uz viņa un noklikšķinam pogu place vai arī dubultklikšķis uz attēlam. Tad, kas notiek, jums piepelīts būs šis zīmējums jau uzzīmēts, un tad jūs varat, ir divi veidi, ja, viens variants, jūs varat vienkārši vienreiz noklikšķināt, viens klikšķīts un laižam vaļā, un tad šis zīmējums jums parādīsies tādā izmērā, kurā viņš ir patiesībā, kurā viņš tika izveidots, un tad jūs viņu liekat iekšā. Ja, nu man te mazliet šobrīd ir mazāks. Mazākā darba lapa nekā bija, kad es veidoju šo failu. Ja, tad tā man vajadzētu viņu mazliet lielāku, bet nekas. Un tad mēs varam šo objektu noblicēt, Object Lock Selection, tā, lai viņš nekur nekustās. Ja, un tad re, kur viņš te būs. Otrs variants, kā mēs varam ielikt iekšā, tad mēs atvēram blakus failu un liekam viņu iekšā Ctrl, vienkārši ar kreiso taustiņu kliku, velku, turu un laižu vaļā uz Illustratorā, un tad viņš te arī parādīsies. Jā, tad ir divi varianti, var izvēlēties jebkuru, vai nu caur file un place, vai nu drag and drop, tas saucamais. Un otrs variants, ja mēs taisam caur file place, kad mēs izvēlamies attēlu, jūs varat viņu arī paši uzzīmēt izmērā, kurā jūs vēlaties, kāpēc Ctrl, kreisais taustiņš vienkārši kliku un turu un velku, un tad jūs paši varat viņam iedot izmēru. Šeit vienīgais pastāv iespēja, ka jūs varat viņu uztaisīt lielāku nekā viņš patiesībā ir, un tad zaudēt kaut kādu izšķirtu spēju. Bet, ja tas nav būtiski, tad, protams, jūs varat viņu vilkt tik lielu, cik jums tas ir nepieciešams. Citreiz jums vajag viņu uzzīmēt vienkārši objektu tik lielu, cik jums tur ir pateikts, ja, un tad, protams, zīmējums, kuru jūs importējat, viņš var būt nepieciešams palielināties. Šodien mūsu tēma ir pen, tā ir spalva, piro, un šīs rīks mums atrodas pirmajā stābiņā, trešais rīks no augšas, vai arī zem burtiņa P, ja mēs noklikšķināsim uz tastatūras. Noklikšķinam, un šeit uzreiz, tur, kur ir aizpildījuma krāsa, mēs viņu noņemam nost. Noklikšķinam nosvitro to sarkano līniju, tā lai mums paliek tikai kontūra. Un kontūru jūs varat izvēlēties, cik bieži jūs viņu vēlaties un kādā krāsā. Vienmēr labi zīmēt tā, lai viņu var redzēt, lai viņi ir spilti. Tīpaši, ja mēs zīmēsim pāri, piemēram, melnam objektam, tad, protams, uz pašiem būs izdevīgāk, ja kontūra krāsa būs kaut kādās spožā krāsām. Un tad mēs vienkārši patrenēsimies. Šeit mums ir uzzīmēts, kā var zīmēt. Var taisīt zīgzagu. Tad var vienkārši ar klikšķītiem klikšķīts. Un tādā veidā mēs varam zīmēt taisnās līnijas.
Tad, kad mēs pabeidzam, mēs varam noklikšķināt escape. Uzzīmēšu arī blakus, vienkārši klikšķīts, 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 tiek zīmēta taisnā līnija. Un, kad mēs vēlamies pabeigt, mēs varam noklikšķināt vai nu enter, vai nu escape. Es pierakstīšu šeit. Ja gadījumā mēs zīmēsim klikšķīts un tad klikturu vēl, tad mums parādīsies uzreiz viļņotā līnijā. Un te mums būs ar jums jāiemācās, kā mēs varam likt līnijai zīmēt tur, kur mums tas ir vajadzīgs. Arī tad, kad mēs atgriežamies uz pirmo punktu, no kura mēs sākām, tad līnija bēras ciet, un arī mums atvienojas, ka mums nevajag vairs turpināt līniju. Pamēģinam. Tad jūs pamanījāt, kamēr jūs te zīmējāt, ka mums rekur ir punktiņi, ja? Un, ja mēs noklikšķināsim uz punktiņu ar balto Direct Selection Tool, atlasam punktiņu. Redziet, viņam parādās divi rokturīši. Un aiz šiem rokturīšiem mēs varam arī pavilkt. Galvenais trāpīt, ja, kad iedegās handle, рокторис. Это ручка. Из-за них мы можем двигать и менять форму нашего объекта. Можем эту точку также подвинуть. Мы с вами pārvietot šo punktiņu. Un arī aiz rokturīša. Mēskli var būt divu veidu. Var būt asi, piemēram šeit. Redziet, te nav rokturīšu. Un te ir tāds asviņš. Ja, šī gadījumā viņi savstarpēji saistīti. Ja, ja mēs vienu pavalkam uz vienu pusi, tad otrs skrien uz otru. Tātad mums var būt vai nu asi liņķis, kā šeit, kur augšā uzzīmēts, vai nu anchor points var būt smooth. Es noklikšanās uz asu liņķīti, redzēt, viņš pārvērtīsies uzreiz uz asu liņķi. Un būs te punkts, ja, un te būs taisnā līnijā. Ja man vajag, lai viņš būtu gluds, es noklikšķinu no šo pogu, man parādās rokturīši, un tad es varu te viņus pavilkt. Ja, šīs būs kaut kas jauns šobrīd, ja, ar ko mums būs jāiemācās strādāt. Nepārdzīvojiet, ja uzreiz tur nesanāk kaut kas, tas viss ir ok. Un skatieties arī, kad mēs iezīmējam vienu no punktiem, viņam parādās rokturīši, un mēs redzam arī rokturīšus pa vienam no iepriekšējā un nākamā punkta, ja, kas viņam ir blakus. Jo viņi principā savstarpēji ietekmē viens otru. Reku redzēt, ja es šito pavilkšu te tālāk, tad šeit arī. Ja. Kas ir jāiegaumē, ka viņiem nav jāšķerso vienam otru uz tiem rokturīšiem, jo tad viņi var visādi tur putru var savārīt. Ja viņi šādi te dara, redziet, tad visādi murgi. Labāk, lai katrs rokturīts ir maksimāli tuvu pie savu punktiņa. Tā ir labāk. Mēs varam uzzīmēt šādus te vilnīšus. Un ko mēs te redzam? Tad mums ir punktiņš jābūt šeit. Un principā mums vajag, tad ja es velku, redziet, tad es varu uzlikt pēc formas. Kad es kaut ko uzzīmēju, man uzreiz tad stiepjas šie rokturīši. Lai šo rokturīti es varētu
varētu noņemt, lai te varētu būt smuka šāda līnija, man viņu tā kā ir jāpēr. Es varu pieturēt alt. Redziet, rokā man parādās jumtiņš lievai aizdežumajam. Un tad noklikšķinam tieši tajā punktā, nevis uz rokturīti, bet punktā klik. Un tad mēs ar viņu nogriežam rokturīti. Un tad mēs varam tā kā turpināt. Alt pieturu, noklikšķinu, laižu vaļā. Vēl ko var izdarīt? Mēs varam arī izvilkt, klikturu pavalku uz leju, šo rokturī uz leju, un tad tikai pieklikšķināt. Viņš ir noliks tagad, nekas nav, neko vairs nedaru. Tagad atkal es varu noklikšķināt klikturu pavalku, es varu izvilkt uz leju rokturi, un tikai noklikšķināt blakus. Atkal izvelku uz leju, un noklikšķinu blakus. Ja kaut kāds punkts man nepatīk, tur piemēram šķīps, tad Ctrl+Z, un līdz tam brīdim, kamēr mums viss patīk, un tad mēs varam turpināt. Tad šīs ir tas vēl viens veids, kā mēs, vēl 2 varianti, ja, pienākos, tad rādu šeit, kā mēs varam zīmēt. Tad pirmais punkts es noklikšķinu punktā, un viņš tur ir. Nākamais es klikturu izvelku rokturi, laižu vaļā, noklikšķinu ar vienu klikšķi punktā. Šitā. Lai pabeigtu, escape vai enter. Ja mēs vēlamies uztaisīt šo, tad mēs klikšķinām tie sarkanajā punktiņā, tur, kur centrs, klikturu izvelku viņu uz augšu. Ja, pirmo punktiņu izvelku, klikturu vēl uz augšu. Un tad mums arī velkās uz to pašu augšu līniju, redziet? Mums arī vajadzēs uz augšu, un tad uz leju. Un tagad es te klikšķinu tajā centrā šim punktiņam. Center, klikturu un izvelku, traucē zooms. Klikturu izvelku uz leju un laižu vaļā. Tad eju atkal šeit, atrodu punktiņu, klikturu velku uz augšu. Laižu vaļā. Un tad nākamais. Klikturu izvelku uz leju. Tā mēs ejam uz augšu uz leju. Mums tiek veidots vienlīdz. Kad pabeidzam, tad escape. Tagad mēs zīmēsim Batmanu. Atkal pārliecinieties, ka jums nav aizpildījuma krāsas, ka jums ir tikai kontura krāsa. Un mēs tagad zīmēsim nevis ar pen, bet blakus viņam ir kurvature, saucās curvature tool. Kā šī līnija atšķirās? Ja es klikšķinu, klik. Redziet, viņa zīmē tikai glūdas līnijas. Escape, delete, un tad zīmējam šeit. Noklikšķinu. Mēs varam te noklikšķinu, klikšķīts, un viņš pats mums pielāgos līniju. Redziet? Bet pārāk tālu, šādi piemēram, es ļoti nerekomendēju iet šī gadījumā. Mums ir jāsaprot, ka viņš var uzzīmēt kā rādījusu vienam aplim, ja? Tad šeit sanāk, kur ir viens rādījus un te ir otrs. Tāpēc jums te vajag mazliet vairāk punktiņu, tā lai jums būtu smuka līnija. Tad
lai būtu asliņķīts šeit, mums ir jānoklikšķina ar au virsotnē. Un tad atkal mēs varam turpināt ar klikšķiem. Un zīmēt līniju. Tālāk atkal mums jābūt tai asam leņķim, noklikšķinu au, noklikšķinu ankur punktā, un parādās atkal līnijai, ja, un tad eju un zīmēju. Šeit atkal piespiežu au, noklikšķinu virsotnē. Laižu vaļā, un tad noklikšķinu, noklikšķinu. Esam, tagad atkal virsotnē. Au, piespiežu, klikšķīts virsotnē. Un te mēs varam simetriski iet pa tiem pašiem punktiņiem, lai mums plus mīnus vienāds sanāk zīmējums. Atkal altu nospiežu, noklikšķinu virsotnē, laižu visu vaļā. Noklikšķinu vienā punktiņā, nākamajā un nākamajā. Laižu visu vaļā. Altu turu, noklikšķinu virsotnē, laižu vaļā. Un tad klikšķinu, eju tālāk. Altu noklikšķinu. Taisam virsotnē, altu turu, taisam līniju taisam. Atkal altu turu noklikšķinu, taisu līniju taisam. Atkal altu turu noklikšķinu virsotnē un aizveru ciet. Paņemu direct selection tool un tagad šo te mezgliņu. Mums vajag uztaisīt asu, ja, būtu tā spicīts. Un tagad te mazliet var kaut ko pielāgot. Šeit būs darbiņš ar rokturīšiem. Tad jums ir jāpaskatās, kā izskatās, cik labi jums izskatās jūsu zīmējums. Varbūt ir kaut kādas vietas, kuras jūs varētu palabot. Un tad šeit ir jāskatās, jāiet diezgan tuvu. Ja jūs redzat, nu tagad ir uz visu ekrānu mans ilustrators, ja? Piemēram, šeit vietiņa mazliet nelīdzinās. Varu noklikšķināt viņu arī simetrisko un mazliet viņu var pabīdīt. Varu noklikšķināt šeit. Kur redzēt, te ir rokturīts. Es viņu mazliet pavilkšu uz šo pusi. Bet šis ir baigi garš. Es viņu saīsināšu. Un rekur taisīt līdzināju šo te vietu. Tagad skatos, te var arī mazliet palabot. Noklikšķinu uz punktiņu, paskatot, piemēram, šito var izvilkt mazliet. Un rekur ir daudz labāk. Un mēģināt arī šo vietu mazliet izvilkt tālāk. Šeit vairāk nostiept uz vairāk, arī mazliet viņu atpakaļ pabīdīt, atkal viņš paņems mazliet vairāk formas. Šeit jums vajadzēs sajust, un pirmkārt ieraudzīt tās vietas, kuras jums ir jāpalabo, un tad ir jāsajūt, kas, kur tur ir jāuztais. Un, piemēram, šeit nelīdās, mazliet uz tā liekas. Un tad šo punktuņu varētu mazliet pabīdīt. Piemēram, šādi. Nu, jā. Mēģinām. Nākamais mums ir rakstīts uzzīmēt ar pen tool. Tad ņemam penu. Ņemam, atkal pārbaudām, iekšā krāsas nav, tikai ārpusē. Atceramies, ka viens klikšķis un laižam vaļā, un tad mums taisnā līnija zīmējas, ja? Klikšķīts laižu vaļā, klikšķīts laižu vaļā, klikšķīts laižu vaļā, taisnās līnijas, ja? Klikšķīts laižu vaļā, klikšķīts laižu vaļā. Un šeit sākās, ka mums jāzīmē pusaplīts tāds, ja? Un tas nav tā kā viens aplis, ja, jo te ir dažādi radiusi, tāpēc mums vajadzēs viņu zīmēt cauri vismaz divām līnijām. Tad noklikšķinu kliktūru pavelku, un redziet, tad es varu te mēģināt izlīdzināt.
rokturītis, cik garš viņš būs, tik tālāk aizies viņš tur. Mēs zīmējam tā kā pieskart plakne gar to zīmēšanas objektu. Ja, mēs neejam perpendikulāri zīmēšanai, mēs ejam gar to vērtām. Un tad ležu vaļā. Un arī, kur redzēt, tagad man ir jāiet šitie punktiņā, klikšķīts, un man vēl mazliet ir jāpavelk arī uz to pašu pusi, uz kur es zīmēju. Ležu vaļā. Un rekurtēju man ir izlēkums. Tad man vajag ar altu noklikšķināt, lai te būtu asliņķīts, lai noņemtu rokturītī. Tālāk. Atkal šīs te, tas nav viens aplis. Ja? Te tā kā būtu aplīts, te būtu aplīts, te būtu aplīts. Jo dažādi rādījusi. Tāpēc ar vienu mēs nevaram viņu zīmēt. Ja? Bišķiņ šķīvi būs. Pēc mums vajag vairāk. Un tad mēs ejam klikt turu vēl. Atkal redzēt, es taisni uz leju viņu taisu, un šeit ir smuka līnija. Un tad šeit kur es gandrīz jau trāpu arī bez izvilkšanas, bet bišku mums vajag pavilkt un izlīdzināt, lai viņš būtu gar formu. Atkal esmu stūrī, noklikšķinu alt, noklikšķinu iekšā punktā, visu ležu vaļā. Nekas man vairs netraucē, varu zīmēt tālāk. Noklikšķinu iekšpusītē, pavelku, ležu vaļā, un šeit, skatieties, redziet, man pietiek bez vilkšanas, vienkārši noklikšķināt un nostiprināt. Un tā arī daru. Tad šeit, un šeit uzreiz man nekas nevelkās līdzi. Tepat arī tas pats, klik turu pavelku, ležu vaļā. Un varu pat izvilkt viņu tālāk. Un tad šeit noklikšķinu. Atkal eju līdz šeinai, klik turu pavelku, ležu vaļā, un te noklikšķinu. Redziet, tur, kur ir tā bedrītē, klik turu pavelku, ležu vaļā, un noklikšķinu vienreiz. Klik turu pavelku, ležu vaļā, un noklikšķinu bišku jāpavelk. Šeit ar alt jānospiež tā, lai noast. Nu, tad šeit klik turu pavelku, ležu vaļā, aizveru ciet, un te uz otru pusi vienīgais vajadzēs pavilkt, jo tad, kad mēs viņu aizveram ciet, viņš mazliet mainās. Tā. Un tad mēs ņemam balto bultiņu. Mēs varam sākumā paņemt melno, izklikšķināt, paskatīties no tālumā, kā mums ir sanācis. Ja viss patīk, tad ir forši, ja kaut kas nepatīk, tad varam vēl pietuvoties, kaut ko vēl te palabot. Principā plus mīnus ir ok, šitā vieta, kaut kāda mazliet šķīva. Paņemu baltu līniju un iezīmē, redzēt, man vieglāk šos punktus iezīmēt ar taisnu stūrīti šādi. Jo kamēr tu trāpīsi te punktā, baigi daudz grūtāk, jā, daudz vieglāk vienkārši uztaisīt šādi, vai šādi, jā, iezīmēt punktiņu. Un tad noklikšķinu uz viņu, mazliet varbūt pavelku, vai šito handle mazliet uz otru pusīti pabīdu tā, lai viņš smuki iet. Vienīgais tad arī šito mazliet ir jāsamazina. Un tad šādā veidā mēs varam viņu izlīdzināt. Un tad mums ir smuki. Un atkal esmu maksimāli tuvu, ja? Maksimāli tuvu, lai es redzu visus mezglus, visus punktus. Ja man vajag paskatīties, uz kuru pusi iet rokturīši, tad es atlasu no māliņas. Ja, klik turu pavelku ar taisnu stūrīti, un tad redzu, kas te man notiek. Nu tā, pamēģinām. Mēs varam paņemt arī penu un nozīmēt tikai taisnās līnijas, skaties. Visur tikai taisnās līnijas. Bet jums ir jāzina, tad, kur tieši viņam jābūt. Apmēram, jo mēs pēc tam izmantosim Curvative tool. Tā, varbūt tā pietiks. Skatīsimies.
Nokopēšu viņu blakus, lai vienkārši mums te ir. Te ir redzams, ja? No kā mums tas viss sanāks. Un tagad, ko mēs darām? Tad te, kur mums ir šis objekts. Un mums ir Curvature tool. Es varu uzbraukt virsū uz līnijas un pavilkt viņu. Redziet, noklikšķinu, te parādās pās, puķi, un tad pavelku. Noklikšķinu uz līnijas un pavelku. Un arī mazliet izvelku. Var arī šādi taisīt. Es nesaku, ka tas būs labāk. Jā, nu, citreiz ir. Arī diezgan forši var sanākt. Bet jābūt arī uzmanīgiem ar šitiem variantiem. Mēs varam arī pamēģināt tagad izņemt laukā šos punktus. Pieņemsim, ja mums šitie nebūtu. Jā, tad mēs arī varētu viņu vilkt uz iekšpusīti. Redziet šādi. Un šitie diezgan labi ieliekas. Redziet? Ļoti, ļoti smuki. Te īstenībā pa daudz mazliet pat punktu uztaisīju. Jo tad, kad mēs paņemam viņu aiz pusītes un vēlakam, viņš veido vēl vienu punktiņu, redzēt? Pēc te parādās diezgan daudz viņu. Nu, ok. Un, ja gadījumā kaut kāds viens te punktiņš ir uz augšu, baigi, ja, iet, tad to, ko mēs varam izdarīt, mēs varam mazliet paspēlēties ar šitiem te handliem. Šeit savukārt arī viņā tur kaut kas nav. Un te vajag tieši viņu izvilkt mazliet uz leju, redzēt? Nu, lāt, un tagad mums ir plus mīnus vienādi viņa. Tagad skatieties, piemēram, mums ir viena līnija, un mums ir vēl viena līnija. Speciāli uztaisīšu viņu citā krāsā, un mēs redzam, ka viņas ir divas atšķirīgas līnijas. Ja, redziet? Tagad es pievieno vienu punktiņu pie cita punktiņa. Un, ja es pietuvošos tuvāk, es redzu, ka viņi nav kopā, protams, ja? Kaut paši punkti ir tā kā vienā, bet viņi nesavienojas, jo tās ir divas atšķirīgas līnijas. Ja mēs vēlamies viņus apvienot, tad, ko mēs varam izdarīt? Mēs varam iezīmēt abas līnijas, tad noklikšķināt Object, un šeit būs poga pās, puķ, un tad šeit Join, vai arī var noklikšķināt Ctrl-J. Vēlreiz zem Object, tad ir pās un Join. Un, reku redzēt, viņi apvienojās, un tagad tā ir viena līnija. Tagad nav vairs nekāda te caurumiņa, viss ir viens. Mēs ar jums izveidosim, cik paspēsim, logotipus. Šeit šobrīd mums ir 3 šajā failā. Pirmais mums ir vegan, tad logotips. Kā mēs to darām? Pirmkārt, no kā tas viss mums sastāv? Mums ir lapiņas. Mums te ir teksts. Teksts mums būs rītdien. Ok, tekstu mēs rīt piezīmēsim klāt. Šodien mēs uztaisīsim visu, kas neatiecās uz tekstu. Tad mēs uzzīmēsim lapiņas, uzzīmēsim te līnijas un arī šo te vietu. Parādīšu. Sākšu ar lapiņām. Tad noklikšķinu. Pārbaudu atkal, ka man iekšā nekādas krāsas nav. Kontūra krāsa ir. Šī gadījumā melnā krāsa man var palikt, jo man ir zaļā krāsā pats zīmējums. Tad noklikšķinu, laižu vaļā. Varu arī šeit ar vienu kliktūru pavelku. Ar vienu mājienu reku uzzīmēt līniju. Ar alt noklikšķinu. Tagad eju uz šo pusīti. Kliktūru velku.
Redziet, atkal es eju uz to pašu, tā kā, gar to līniju, ka šis zīmējums tiek zīmēts, ja? Es neeju nekur perpendikulāri. Ar alt noklikšķinu, tad klikturu pavelku, ar alt noklikšķinu, un tad aizveru ciet, un šeit uz otru pusīti ir jāpavelk. Re, kur lapiņa ir. Un tāpat taisu otru. Un tad šeit, tur, kur ir balts iekšā, te mums būs jāizgriež laukā. Šeit tad man ir aplīts. Tad man ir jāuzzīmē ārējais aplīts. Tad es nokopēšu viņu, Ctrl+C, Ctrl+F priekšā, ar Shift un Alt samazinu uz iekšpusi. Jā, kur ir uztaisīts, un tagad taisnus stūris. Un taisnus stūris mums ir te. Un tātad mums jābūt šim vienam objektam, ja? Tas, kas man ir zaļā krāsā. Tas nozīmē, es ar šeit builder tool apvienoju šitās vietas un ar alt izklikšķinu laukā šo. Viss. Ja? Nu, tad attiecīgi vēl es uzzīmēšu uzreiz arī vēl vienu lapiņu. Noklikšķinu laižu vaļā, klikturu velku, noklikšķinu virsotnē, vēl viens, noklikšķinu, iekšā. Ja kaut kas nav, Ctrl+Z solīts atpakaļ. Alt noklikšķinu un klikšķīts. Un tad izrokot laukā, mums ir jābūt šādi. Jā. Tas mums te. Te prasosim zaļā krāsā, kontūru noņemsim nost. Šeit šito gabaliņus izģiršu, te kaut kas liekas. Un divas lapiņas zaļā krāsā iekrāsojam. Ja, tad šādi jums ir jābūt. Un tad rīt mēs vēl pieliksim klāt taisnu. Nākamajam šeit tad taisam cepurīti ar penzīmējam. Te mums ir taisnus stūrītis, aplīts, līnija. Un starp citu, piemēram, te mēs varam izdarīt rekur viens, rekur otrs, rekur līnijas starp. Un mēs varam viņu paņemt ar kurvatoru tūlu un pavilkt uz augšu. Šādi, ja? Tas ir viens no variantiem. Galvenais centrā viņu paķert. Šito netaisīšu visu. Sanāks. Un tad, ja paliek laiks, tad var droši arī uztaisīt šo te variantu. Atkal te ir jāskatās, lai tieši precīzi šīs te austiņa, deguntiņš. Un te mums ir aplīts ar baltu krāsu iekšā, atkal aplīts ar baltu krāsu iekšā. Tad mums ir sarkanā krāsā iekšā, kontūrs nav. Šeit ir zaļā krāsā. Aizpildījums un kontūrs nav. Pagaidām bez nosakojuma.